to brīdi sākās tādas pamatīgas sēras, jo faktiski es vairs nezināju, kā es dzīvošu tālāk, jo man bija savi sapņi mums abiem. Mūsu priekšstats par to, kādai jābūt ģimenei, kā vispār tālāk dzīvot, parādījās arī tāda sajūta, salauztības sajūta, kad es esmu sieviete, kas ir ar defektu, sieviete, kas ir tāda, es pat teiktu, pazemota. Es nāku no milzīgas ģimenes. Mēs esam 8 bērnu ģimenē ar pusmāsu 9. Man ir pāri 47 plus māsītes un brālēni. Tētim ir 21 mazbērns. Mēs esam ļoti ražīga kristiešu ģimene, milzīga, pa visu pasauli mēs esam, un tad esmu es. Kas esmu neauglīga, kas esmu defektīva, visas milzīgās ģimenes priekšā. Tā sajūta, kas man bija ilgus gadus, ka esmu defektīva, ka es esmu salauzta, esmu nepareiza, ka viņš pateica, es tevi tik ļoti mīlu, tu esi man tik ļoti svarīga, ka es uzticu tev, tavai ģimenei savus bērnus. Un tas vēl joprojām ir tas, kas man liek justies īpašai Dieva priekšā, nevis cilvēka priekšā, bet Dieva priekšā, ka viņš saka, es uzticu tev savus bērnus. Un skatoties tajā brīdī, tagad atkāpjoties, kad es stāvēju pie tās kraujas un domāju, kā es dzīvošu, kas būs, pateicoties manai neauglībai, tieši šodien es varu atbalstīt tik daudzas mammas, un es varu dot tik daudz cerības citām sievietēm. Tas ir tas prieks, jā. Tāpēc, kad es esmu auglīga, es esmu laimīga, man ir mani 4 bērni.